Sveiki, labvakar! Atkal klāt, atkal parunāsimies. Šodien ciemos Marika un runāsim par tēmu badošanās vai gavēšana un kas tad ir labāks un kurā situācijā ko izvēlēties un kad izvēlēties. Un es uzdošu jautājumus kā nezinītis, lai visiem ir skaidrs, tāpēc, kad izrādās, kad es gavējot, bet es to nezināju. un Marika izstāstīs, un tēma ir tieši laikā, tāpēc, kad mums te nāk lieldienas, un tad ir tās 40 dienas gavēšanas laiks. Marika, kā tur ir ar to gavēšanas laiku? Labvakar visiem! Paldies, ka uzaicināji uz šo sarunu. Jāsaka, ka gavēnis jau ir sācies. Lielais kristīgais gavēnis jau ir sācies. Un tā, kad jau ir laikam 2. nedēļa gavēņa, ja tā ņem, tā, ka tiešām tas ir īstais laiks sarunai par gavēšanu un arī par badošanos. Jo ir tā, ka ir cilvēki, kas dažādi lieto šos terminus, un es gribētu vispirms pastāstīt, kā es to izprotu un kādā veidā es viņus lietoju. Manā uztverē atturēšanās no ēšanas, nebojājot savu, teiksim, organisma vitālo orgānu funkcijas un struktūru, tā ir gavēšana. Bet, ja mēs neēdam ilgāk, tik ilgi, kad mēs jau sākam bojāt šīs vitālās funkcijas, jau mums ir nespēks, mēs nevaram tur paiet, mēs nevaram noturēt muguru, mēs esam tik ilgi nēduši, vai piemēram, notiek kaut kāds struktūrāli bojājumi, funkcijas nevaram veikt, tad tā jau būs badošanās. Un jāsaka, ka es zinu, ka ir cilvēki, kas vienkārši neēšanu uzskata par badošanos, bet es gribu tomēr izdalīt tādas pakāpes šajā neēšanas procesā, jo man liekas, ka tieši gavēšana un badošanās ļoti labi to raksturo. Un arī šo visus šos terminus un šīs zināšanas es esmu apgūst arī no angļu valodā pieejamās zinātniskās literatūras, un parasti zinātnieki, kad raksta savus darbus, viņi arī rakstu sākumā definē. Viņi saka, gavēšana ir tas un tas, badošanās ir tas un tas, un tāpēc es arī gribētu pateikt, kā es to saprotu. Un angļu valodā ir 2 vārdi. Ir fasting, kas ir gavēšana, un viņi attiecas gan uz garīgo jomu, gan uz reliģisko jomu, un otrs vārds ir starving. Starving, tas ir badoties, vai nu samazinātas kalorijas ir, vai arī nav ko ēst, ir kaut kādi kara apstākļi, vai arī ir kaut kādi eksperimenti, kad zinātnisku pētījumu labā tiek pētīts organisms, kā organisms spēj tam visam pielāgoties un kā viņš ar to tiek galā. Un tāpēc es arī lietoju tā ir tā atšķirība, kā es tos lietoju. Jo es zinu, ka ir cilvēki, kas jebkuru neēšanu uzreiz sauc par badošanos. Un to, kas ar vārdu gavēns, viņi apzīmē to, kas saistās ar reliģiju, ar tādām garīgām lietām. Un, ja mēs runājam par gavēšanu, tad parasti gavēšanai gan reliģijā, gan medicīnā, viņai parasti ir kaut kāds tāds mērķis, ja, ka tā ir tāda daļēja vai arī pilnīga atteikšanās no uztura vai arī citreiz no dzeršanas, un to praktizē kaut kādu noteiktu mērķu labāt. Un, teiksim, reliģijā tas būtu, piemēram, lai labāk sadzirdētu Dieva balsi, lai saņemtu kādu atbildi no Dieva, un medicīnā, piemēram, veselības labā, lai uzlabotu veselību. Un tas ir ļoti interesanti, ka tā gavēšana, tā ir tā tēma, kas savieno 2 manas tādas specialitātes, gan medicīnu, gan garīgumu. Es esmu arī garīgā līdzgaitniece, un savā laikā tas bija 2001. gadā. Es nokļuvu
30 dienu klusuma retrītā, garīgo vingrinājumu retrītā. Un tur bija arī, teiksim, dienas, kur bija tāds padomi, kur ieteica gavēšanu. Un kopš tā laika es ik pa laikam praktizēju, toreiz tas bija vairāk, teiksim, tādu reliģisku, tādu motīvu dēļ, jo tur bija tādi pat padomi doti, ja, piemēram, tu lūdz un tu nesadzirdi to atbildi no Dieva, tad tu pagavēji, un tad pienāks tā atbildi, un ja tu vēl nesadzirdi, tad tu vēl pagavēji, un tad tu sadzirdēsi. Un savā ziņā jau ir tā taisnība, ka tad, kad mēs esam pēduši, mēs esam apmierināti, mēs varam arī nesadzirdēt tos iekšējos pamudinājumus vai to Dievu balsi. Un arī, teiksim, vēlāk, kad es studēju medicīnu, tad jau tas bija savādāk. Tad es skatījos uz šiem jautājumiem tieši no šī medicīnas viedokļa. Un medicīnā par gavēšanu jau sāk runāt no kaut kādām 18 stundām, no 18 stundām uz augšu. Līdz 18 stundām vēl saka, ka tas ir tāds laikā ierobežota ēšana vai barības uzņemšana. Piemēram, cilvēks 16 stundas nēd, ieskaitot nakti, un tad viņš 8 stundu logā pa dienu ēd, piemēram, no 10 rītā līdz 6 vakarā, tanī logā viņš ēd, viņš brokastis nēd tur 7, 8 no rīta, bet brokastis, piemēram, 10, un tad vakariņas viņam būs 6 vakarā. Un tas būs tas 8, 16, kā saka, bet tā būs pēc zinātniskās literatūras medicīnā, kas tiek aplūkots, tā būtu laikā ierobežota barības uzņemšana. Angļu valodā ir time restricted feeding. Un tad gavēnis jau ir kaut kur no 18 stundām, un tā kā tu pirms mūsu šī raidījuma tu teici, viņi saka, es negavēju, ja? Bet izrādās, ka patiesībā tu gavē, jo ir, teiksim, Ramadāna gavēnis vienreiz dienā ēd, ja? Tas ir islāma ticībā. Tā kā, bet, protams, gavēt var arī ilgāk, var 2 dienas, var 5 dienas gavēt, bet tur var arī gavēt 20 dienas. Protams, tur organismam ir jābūt sagatavotam zināmā mērā, jo, ja pilnīgi nesagatavojies cilvēks uzreiz ķersies kādām tur 20 dienām vai 40 dienām, tad var arī tas beigties ar nokļūšanu slimnīcā. Bet, tā. Ok, Marika, tā tad... Jā, es pirms sarunas Marikai teicu, es neko nezinu par badošanos un par gavēni, un izrādās tas, ka es ēdu vienreiz 24 stundās, un to jau es daru vairākus gadus, izrādās ir gavēšanas paveids. Kā noteikt, kurš ir labākais tas modelis pa stundām gavēšanai vai pa dienām gavēšanai, vai tur ir jānovērtē tas cilvēka veselības stāvoklis, vai mērķis vai nodums, ko viņš grib izdarīt ar šo te gavēšanu. Jo es saprotu, badošanās, tas ir galējs līdzeklis, ja strauji grib atbrīvoties no pieņemsim, liekajiem kilogramiem, tad es pabadojos, tur pieņemsim nedēļu. Vai es badojoties varu vēl pieaudzēt klāta kilogramus? Es teiktu tā, ka nedēļa varbūt tā, teiksim, tā kā es teicu, ka ir tās stadijas, tad varbūt man ir jāpastāsta tādas stadijas tai ēšanas, neēšanas fizioloģijai. Jo tā, ka mēs esam pēduši, teiksim, 0 punkts, mēs esam pēduši, un tad kādas 6 stundas organisms vēl sagramos to, ko mēs esam ēduši tajā ēšanas reizē. Un tas nozīmē, mēs šajās 6 stundās nevaram runāt, ka mēs tagad gavējam vai mēs badojamies, jo kādreiz cilvēki tā pasaka, viņi saka, viņš tur pirms 4 stundām ēda, viņš saka, es tagad badojos vai es tagad gavēju, ja? Patiesībā tās pirmās 6 stundas, un mēs tā nevaram saukt, un tas ir tas laiks, kad organismas enerģijai izmanto glikozi, jo no uztura ir uzņemti gan tur droši vien ogļhidrāti, olbaltumvielas, tauki, un viņš izmanto to, ko mēs esam ēduši, viņš sagramo, izmanto to
to glikozi. Bet pēc tam iestājas tāda pēcabsorpcijas fāze, tas ir līdz tām 24 stundām, un parasti viņi kaut kur varbūt 14, 18 stundas ir, un tad šī glikoze samazinās, insulīns samazinās, un tad aknas priekš enerģijas izdala, aknās ir uzkrājies glikogēns, un viņas sadala šo glikogēnu glikozes veidā, un tas nokļūst asinīs un uztur mums asinīs šo noteiktās robežās šo glikozes līmeni. Un šajā, teiksim, šajā stadijā mēs varam runāt gan par šo laikā ierobežoto uzturu uzņemšanu, gan arī varbūt te jau, teiksim, ja ir 24 stundas, jau tur parādās, jau mēs varam sākt saukt to par gavēšanu. Un tad jau ir šī trešā stadija, kad notiek šī glikoneoģenēze. Varbūt ļoti sarežģīts vārds, bet tur ir jāsaprot, ka tad, kad mēs esam ēduši, tad un esam ēduši, mēs esam uzņēmuši tās barības vielas, un viņas mums ir uzkrājušās. Viņas ir uzkrājušās aknās kā glikogēns, un pēc tam, kad mums vajag, tad aknas šo glikogēnu sadala glikozē, un to glikozi, ko mēs no barības uzņemot neesam varējuši uzkrāt aknās, viņa uzkrājas tauku veidā. Un tad, teiksim, un tad ir ļoti svarīgi, ka mums ir šīs tauku rezerves, kā tāda potenciālā enerģija, un to varētu salīdzināt tā tēlēni sakot, ka tie tauki, tas ir tā kā saldētava, ja? Mums ir šīs aknās ir šī glikozes rezerve, tas būtu tā kā ledusskapis, mēs neēdam, bet mums ir šī rezerve un organisms dod, sadala šo un asinīs nokļūst glikoze, un tad mums ir tie tauki, un tad ir tas jautājums, kā mēs tiekam pie taukiem klāt, jo kamēr ir augšā insulīns, tikmēr mēs netiekam pie taukiem, jo insulīns bloķē. Tātad, ja mēs neēdam, krītās glikoze, krītās insulīns, un tad notiek šī glikoneoģenēze. Un tas glikoneoģenēze ir tad, kad organisms sāk veidot aknās no jauna radīta glikozi. Tur tiek izmantotas aminoskābes, lai radītu šo glikozi un lai uzturētu šo līmeni. Un tā jau ir šī trešā stadija. Un pēc tam ir ceturtā stadija, ko var saukt par ketozi. Un tad šī trešā stadija, viņa ilgs kaut kur no 24 stundām līdz 2 dienām. Tajā periodā. Un pēc tam tad notiek ketoze. Mēs dabūjām, organisms sāk enerģijai izmantot ketonus ar vien vairāk. Un tas jau ir tā 2., 3. diena, un tas ir ļoti labi, ka tad mēs jau sākam tos taukus dedzināt. Ja, un tikai tad mēs varam runāt, jā, kad mēs varam taukus sākt dedzināt, mēs varam sākt novājiet, jo kamēr mums visu laiku būs insulīns augšā un pietiks glikoze, tad organisms dos priekšroku tai glikozei. Un tāpēc ir tās populāras keto diētas, kā uz keto diētas novāja, ka tad cilvēks nemēģina uzņemt ogļhidrātus, nemēģina tur arī samazina olbaltumvielu daudzumu, bet viņš pamatā lieto pārsvarā taukus, un organisms izmanto gan savus taukus, gan tos taukus, ko ir uzņēmis ar pārtiku. Un tad ir tā ketoze. Un tad ir 5. stadija, tā jau ir pēc 5. diennakts, kad ir olbaltumvielu tāda konservācijas fāze, jo organisms tad pārslēdzās uz tiem taukiem, bet viņš pašā sākumā drusciņš palieto olbaltumvielas, bet tad viņš apstājās. Un viņš mēģina saglabāt olbaltumvielas, jo, ja cilvēks neēd, olbaltumvielas ir tas, no kā mēs vispār sastāvam. Un tad ir šī 5. olbaltumvielu konservācijas fāze. Un tad ir tas jautājums, tā arī būs gavēšana, bet tad, kad vienkārši vairs nav tauku un nav vairs organismam no kā ražot glikozi, to daudzumu, cik tur vajadzīgs drusciņu smadzenēm vajag glikozi, un pārējie orgāni jau tur var no ketoniem iztikt, pārslēdzās. Un tad, kad viņš jau sāk tagad
sākt izmantot šīs olbaltumvielas, lai ražotu enerģiju, un, teiksim, notiek tas muskuļu masas sabrukums, tad jau tā ir badošanās, ja? Jo tad mēs jau sākam apdraudam savas funkcijas un apdraudam organismu struktūru. Tā ļoti, es varbūt mēģināju vienkārši izstāstīt, bet, es nezinu, varbūt, ka tas bija pārāk sarežģīti. Nē, man tagad radās jautājumi par to, ka tātad fāze sāk izmantot jau tur olbaltumvielas ir. Citi cilvēki, pieņemsim, uzsāk tur diētas un visu pārējo, un otrajā dienā viņiem tā gribas ēsti, ka viņiem ieslēdzās stresa atbildes reakcija, viņi tā kā saka, nē, nedrīkst, un ir ieslēgusies arī stresa reakcija, un stress arī samazina, parasti paņem kaut kādu enerģiju, un cilvēks tā kā stresa situācijās pazaudē svaru. Kā regulēt šo, ka tu sāc šo te gavēšanas procesu, lai tu neieslēgtu stresa atbildes reakciju, ka tev pēkšņi gribas sāēst tieši šīs gavēšanas laikā? Jāsaka, ka stress tur ieslēgsies, tur ir tas adrenalīns, viņš ir fizioloģiski, viņš ieslēdzās organismam, nav izēvielu, viņam ir jāpārslēdzās uz ketozi, noteikti ieslēgsies adrenalīns, palielināsies, bet adrenalīns uzturēs arī to vielmaiņas procesu, uzturēs vielmaiņas ātrumu, un tādā ziņā ir labi, ka, teiksim, ja kāds grib novājēt, tad, tas tieši palīdz novājēt, ja? Tādā ziņā, teiksim, adrenalīns tur ieslēgsies, bet tur ir tādi vairāki citi aspekti. Piemēram, mums ir jāsaprot tas, ka taukos organisms mēģina uzkrāt, piemēram, kaut kādas toksiskās vielas, jo mēs ar uzturu no vīdes uzņemam dažādas toksiskās vielas, arī, teiksim, mūsu tās dzīvesudraba plombes, tur izdala tvaiku veidā tos dzīvesudrabus, vēl varētu būt visādi kaut kādas smagie metāli ikdienā, kas ir apkārt. Un visu to, ko organisms nevar tā pārstrādāt un izvadīt laukā, viņam ir kaut kur jāliek, un viņu vajag iepakot drošā vietā, un lai tas netraucētu funkcionēt un neapdraudētu dzīvību. Un tad parasti tās toksiskās vielas tiek iepakotas taukos, viņas uzkrājas taukos. Un līdz ar to, ja cilvēks sāk nēst, un organisms sāk izmantot taukus, lai radītu enerģiju, tad organismā sāk atbrīvoties šīs toksiskās vielas. Un viņas nokļūst asinsritē, un varētu teikt, ka cilvēks atkārtoti orgāni sāk indēties ar tām toksiskām vielām. Un tad var palikt ļoti slikti, un tādā ziņā tas var būt pat ļoti bīstami. Tāpēc ir jāsaprot arī šīs aspekts, ja, piemēram, cilvēks ir, un arī bieži vien ir tā, ka cilvēki nevar zaudēt svaru, jo viņiem ir šīs toksiskās vielas, un tās ir uzkrājušās viņiem, un tad organisms citreiz pat ir grūti zaudēt, un tad ir tas iekšēji, vai nu organisms ņems taukus, vai arī cilvēkam paliks slikti no tā, ka viņam atbrīvosies šīs toksiskās vielas. Un tātad tur ir tāds vēl aspekts, ja mēs runājam par šo gavēšanu. Kā ir ar gavēšanu saistība ar somātiku, jo es arī psihosomātiku, jo es zinu, kā strādājot, pieņemsim, manā laukā, kas ir hipnoterapija, tātad mēs strādājam arī uz svaru, liekam jaunas programmas, kā labāk un saudzīgāk izturēties pret savu ķermeni, un ir tās domas, kuras nāk ārā par to, kāpēc man bija jāpaliek dušīgam un lai kādas diētas tiek ievērotas, tikko diēta beidzās, tā svars atgriežās. Gavēju, badojos, ievēroju diētu, keto, sports, viss notiekās veselīgi, bet tikko tas viss beidzās, tā svars atgriežās. Cik lielu lomu spēlē tās mūsu domas, jo tās, es pieņemsim, uzskatu, tās arī ir toksiskas vielas citreiz, kuras izpaužās liekajos svara kilogramos.
Tā arī var būt, jo es domāju, ka te varētu būt arī kaut kāds iekšējs nemieris, iekšēji sevis nepieņemšana, un tad mēs varbūt ar to lieko svaru radam tādu kā aizsargu barjeru no ārējās pasaules, un arī varbūt tur noteikti ir šie aspekti, un droši vien, ka tev arī, viņi ir pat labi zināmi, bet es atceros, ka es nepabeidzu to par to ēšanu, ko tu iepriekš jautāji, es domāju, es kaut kur paliku pusceļā, jo, teiksim, tad, kad cilvēks grib ēst, piemēram, viņš nav ēdis, un viņš nākamā dienā grib ēst, ir tā izsalkuma sajūta, tad to nosaka tāds hormons kā grelīns, bet tur ir tāda īpatnība, ka, piemēram, mēs nesam ēduši kaut kādu laiku, un mēs gribam ēst, un mums liekas, ja es tagad neēdīšu, tad kaut kas ar mani notiks slikti, un es to nevaru. Bet ja mēs to tiekam tam pāri, tad nākamajā reizē, kad parādās šī sajūta, viņa ar katru nākamo reizi kļūst ar vien mazāka. Ir tās pirmās 2 reizes, kad viņa ir varbūt visspēcīgākā, un tad viņa samazinās. Un tur ir arī tā, ka šis grelīns, viņš nāk no tā, ka kuņģis ir tukšs. Tātad kuņģim vajag gremot, kuņģis tukšs, viņš sūta signālus, es esmu izsalcis, es gribu ēst. Ja? Tagad tas nāk no tā, un tāpēc, kad tu teici par to leduskapja vēršanu un ēšanu un tam līdzīgi, ka tas ir saistīts tieši ar šo aspektu, un tur ir vienkārši tad ir jāsaprot, ka tas ir grelīns, un tad vajag to 1, 2 reizi pārvarēt, un tad, teiksim, 2. dienā jau būs ar vien mazāk tā sajūta. Vai to brīdi, kad šīs grelīna hormons sūta signālu, es esmu izsalcis, es gribu ēst, var ar kaut ko aizvietot, lai tas ieradums gavēt izveidojas? Un tu nenoraujies pirmajās 24 stundās. Tad drusciņi droši vien būs vajadzīga tā izpratne un drusciņi vajadzīgs tas gribas spēks, ka tu saproti, ka tas ir grelīns un tad tu to akceptē. Ja tā nav izvēlēta tādas kā sausā gavēšana, ko sakam, ka tas ir, teiksim, piramīdas gavēšanas, piramīdas augšgalā, pati virsotnīte, tad var arī iedzert ūdeni. Ir ļoti labi dzert ūdeni, jo mēs tomēr elpojam, svīstam un izdalās šķidrums. Tagad tādā ziņā ir labi dzert mineralizētu ūdeni nedaudz, vai arī, teiksim, parastam ūdenim pielikt kādu šķipsniņu sāls, lai būtu kaut kāds nedaudz šie elektrolīti, un tad var to mēģināt drusciņu apmānīt ar ūdeni. Bet, ja es te minēju par to sauso gavēšanu, man jāsaka tā, ka man ir bijušas tādas situācijas, ka man negribās dzert. Un, kad ja cilvēks saka, liek to piramīdas augšgalā, es citreiz es drusiņi pat tā šaubos, jo man ir situācijas, ka es nēdu, un es tiešām dzeru ūdeni, un ir reiz, ka es nēdu, man negribās ne ēst, ne dzert, un tad es arī saprotu, tad es arī to nedarīšu. Un, protams, es nemēģinu to gavēšanu, teiksim, veikt ļoti, ļoti ilgstoši, jo es zinu, ka, piemēram, sievietēm ir ļoti jāņem vērā viņu pašu fizioloģija, jo, ja sieviete nēd un viņai, piemēram, nojūg cikls, vai tas nozīmē, ka tas jau nojauc šo sievietes pašu galveno funkciju, kas sievietē ir dota. Līdz ar to, un bieži vien ir tā, ka ir dažādi cilvēki, dažādas sievietes, un tas jāskatās ļoti individuāli, jo citai varbūt ir tie gēni un ģenētiskā predispozīcija tāda, un viņa arī varbūt uzņem uzturu kaut kādu savādāk, viņa arī uztura rezerves, un tad sieviete var ļauties arī tādam ilgākam gavēnim, bet tas ir jāskatās ļoti individuāli, bet ja nojūk šī sievietes cikls un fizioloģija, tad tas jau ir tāds signāls, ka
tomēr ir jāskatās, jo gavēšana var arī izraisīt šo stresa faktoru. Un stresa faktors noēd tos hormonus, kas ir vajadzīgs sievietē, lai radītu sievietei šos dzimumu hormonus, estrogēnus un progesteronu un tam līdzīgi. Tātad tur vīriešiem ir savādāk, vīrieši ir vienkāršāki, ja viņiem ir šis diennakts pulkstens, ir šie hormoni, un tad viņi var gavēt, bet sievietēm būtu jābūt uzmanīgām, jo viņām tas ietekmēs, ja tas ietekmē viņu funkciju, un tad tas ir jāņem vērā. Okay. Tagad mēs esam nonākuši jau līdz veselības jautājumam. Tātad gavēšana var izmantot savas veselības uzlabošanā. Pie kādām saslimšanām vai pie kādām diagnozēm mēs runājam, ka gavēnis noteikti varētu būt viena no ārstniecības metodēm? Te ir jāskatās, jāizprot tas vispār tas gavēšanas process, kas notiek. Jo kas ir tā lielākā vērtība, kas ir gavēšanas procesā, ir tā, ka ieslēdzās autofāgija. Un autofāgija ir šis vārds ir zināms jau kaut kādus 50 gadus, bet to mehānismu atklāja pavisam nesen. Un 2016. Gadā Japāņu zinātniekam tika piešķirta Nobela prēmija, kā viņu saucas, tagad man liekas, varbūt man te kaut kur ir pierakstīts, paskatīšos. Piemirst to vārdu, ja, bet viņš atklāja tieši šo mehānismu autofāgijas, jo autofāgijas mehānisms ir tas, kādā veidā šūna atjauno savu struktūru, savas šīs organellas, tās ir tās visas tās struktūriņas, kas ir šūnā iekšā. Un ja mēs neēdam, tad šūna sāk skatīties, vai organisms sāk skatīties, ko viņš var izmantot, piemēram, kuras ir tās šīs organellas vai kaut kādas vielas šūnā, šīs struktūras, kuras vairs nefunkcionē, kuras ir bojātas, kuras vairs nav vajadzīgas. Un mēs varam iedomāties, ka mēs, piemēram, ir kaut kāda situācija, mēs tur netiekam pēc jaunas pārtikas, un tad mēs skatāmies, ko mēs varam izmantot no saviem esošajiem krājumiem, kā mēs varam viņus izlietot. Vai arī, piemēram, ja mums vajag apkurināt māju, tad mēs skatāmies, mums vairs nav, mums bija tur ogles, mums bija malka, mums nekā nav, ko mēs varam darīt. Un tad mēs skatāmies, šitas galds ir tāds bišķiņu salūzes, es tāpat no viņa gribu atbrīvoties, mēs, piemēram, tos galdus sadedzinām, vai mēs vēl kaut ko sadedzinām. Tādā veidā izmantojam to enerģijai. Un tādā veidā mēs varam arī kaut kādus patogēnus, piemēram, kaut kādas baktērijas, kas mums ir, vai kaut kādi tur vīrusi, arī ja mēs esam, piemēram, slimi, tad ir ļoti ieteicams pat neēst. Un arī bieži vien cilvēkiem negribās ēst, un citreiz saka, iediet, tu slims, tev vajag vairāk spēku, bet priekš organisms jau dod to signālu, ka nevajag ēst. Un tad mēs neēdam, un tas palīdz organismam atjaunot tās šūnas, jo tad viņš izmanto tās esošās organelas, viņš sadala autofāgijas mehānismā atsevišķās olbaltumvielas, un tad viņš no tām veido kaut ko jaunu. Un piemēram, ļoti daudzām tādām iekaisīgām slimībām, piemēram, kaut vai reumatīdais artrīts, gavēšana var palīdzēt, tikai, protams, tur nevajag aizrauties tā, ka cilvēkam jau paliek slikti, bet ļoti labi ir tieši tāda intermitējošā gavēšana, piemēram, vai tur vienreiz dienā ēst, un tad pārējā laikā organismam tiek dota tā iespēja visu sakārtot, savest kārtībā. Tāpat tas ļoti palīdz neirodeģeneratīvām slimībām, jo tur atbrīvojas arī šie
faktori, kas atjauno smadzenes, un ir arī atklāts, ka ir tie tādi faktori, kas agrāk domāja, ka neironi tagad neatjaunojās un neaug, bet ir atklāts tagad, ka tomēr neironi atjaunojās, un tad ir šie speciālie tādi faktori smadzenēs, kas palīdz to visu atjaunot. Tad ir, piemēram, 2. tipa cukura diabēts, ļoti palīdzēs gavēšana, un arī es iepriekšējā mūsu sarunā stāstīju par šo insulīna rezistenci, kura man bija paaugstināta, lai arī man nebija, neviens līdz diabētam es netiku, bet man bija jau signāls, ka man veidojas tas diabēts, un tad es ļoti veiksmīgi sāku pielietot tādu intermitējošo gavēšanu vai varbūt ēst vienreiz dienā, un viņš ļoti, ļoti strauji nogāja lejā, un 2. tipa cukura diabēta gadījumā tieši šī insulīna rezistences problēma, un tas ļoti palīdz pie insulīna rezistences. Tāpat sirds asinsvadu slimībām palīdzēs. Ir ļoti interesanti ar onkoloģiju. Onkoloģijas sākuma stadijās gavēšana var palīdzēt, un arī, ja cilvēks pēc tam, teiksim, viņš gavē un pēc tam lieto kaut kādu ķīmijterapiju, tad ir tas efekts pat lielāks, bet onkoloģijas jau tādā tālākā stadijā, tomēr ar gavēšanu ir jābūt piesardzīgam, jo tad jau onkoloģija bieži vien raksturīga ar to, ka zūd ķermeņa masa, samazinās svars. Un tad, ja cilvēks vēl neēdīs, tad viņš var vēl to situāciju pasliktināt. Un tad ir pasaulē ir izgudrotas tādas speciālas diētas, viņas ir fasting mimicking diets. Tas ir gavēšanu, tādas atgādi, gavēšanu imitējošas diētas, un tur ir tādi speciāli sagatavoti preparāti, viņus pat var ieklasificēt kā zāļu kategorijā, bet tur ir šie preparāti, tur ir saliktas noteiktā veidā uzturvielas, kas, piemēram, organismam signalizē, ka it kā cilvēks gavētu, bet tāpat laikā organisms saņem uzturvielas. Tur tā ļoti asprātīgi un atjautīgi, un tad to parasti dod, piemēram, onkoloģijas pacientiem, kuri nevar tā fiziski gavēt, bet organisms saņem signālus, ka it kā viņš gavētu, viņam ieslēdzas šī autofāgijas mehānismi, organisms sāk arī mēģina tikt galā tādā veidā tām vēža šūnām, bet viņam tiek dotas uzturvielas, ar ko viņš var to visu aizvietot, to, ko viņš tur ir, autofāgijas laikā apēdis, jo autofāgija nozīmē, autos ir pats un fāgos ir ēst, ja? Viņš ir kā pats sevi apēd. Tātad, ja vēža slimībām tu jau pieminēji, ka tur ir kaut kāda eģi, tātad cilvēks ir izvēlējies gavēšanu, vai viņam vajadzētu ieviest kaut kādu speciālu ēdienkarti, ja viņš ir izvēlējies gavēšanu tieši veselības uzlabošanai? Zini, ļoti, ļoti labs jautājums, un tas ir tas, ko es arī parasti saku, un tad, kad es šajā tēmā iedziļinājos, es sapratu, ka gavēšanai ir jēga tad, ja cilvēks pārējā laikā, ja viņš lieto labu uzturu, jo citādi, tu esi gavējis, tu esi stimulējis autofāgiju, organismu šūnas sāk atjaunoties, viņas tās vecās struktūras izlieto, sadala, un viņām vajadzīgs labas uzturvielas, lai viņas varētu no jauna veidot jaunas struktūras. Un tad ir tas efekts, šis atjauninojošais efekts, tad ir tas veselības efekts. Bet, ja tu, piemēram, esi gavējis, un pēc tam tu aiziesi un McDonaldu vai Coca-Cola uzdzersi, tad tu saņemsi daudz, tādas,
ķīmiskas tur vielas, dabūs tādu, teiksim, lietos tādu uzturu, kur nav tās uzturvērtības. Un tad tev var palikt vēl sliktāk, jo organismam nebūs to uzturvēl, no kā atjaunot to, ko viņš ir izlietojis šajā un mēģinājis sakārtot šajās šūnās. Tāpēc es parasti saku, ka gavēšana un labs uzturs, tā ir tāds vienas monētas divas puses, jo pārējā laikā ir ļoti jāskatās līdzi, ko tu ēd, kas tas ir par uzturu, lai tad, kad tu esi gavējis, lai tas varētu aizvietot un veidot tavu organismu tādu veselīgu un atjaunināt šūnas. Labi, viņš izvēlās tagad to gavēšanu kā veselības uzlabojošu faktoru, bet pirms tās gavēšanas cilvēka diēta ir bijusi, hamburgeri, tur ātrās uzkodas, tur viss, ko mēs veikalā atrodam, viss, kas ir ātri pagatavojams, un tagad tas lēmums ir pienācis, es tagad gribu dzīvot veselīgāk, un vai gavēšana varētu būt tas sākums, kad es pāreju uz veselīgu dzīvesveidu? Gavēšana var būt sākums, bet vajag sākt ar uzturu. Es ieteiktu vispirms sākt ar uzturu un tad sākt ieviest gavēšanu. Protams, gavēšanu, kā tā var, jo ja viņš iepriekš ēdis kaut ko galīgi neveselīgu, tad es ieteiktu jau sākt mainīt savu diētu, sākt mainīt uzturu un sākt ieviest pakāpeniski arī šos gavēšanas tādus elementus. Vispirms varbūt sākt ar šo laikā ierobežoto, piemēram, 8-16. 8 stundu laikā viņš ēd un 16 stundas nēd. Un tas ir kaut kas tāds, ko praktiski gan arī visi cilvēki var jau pašā sākumā pielietot un izmantot, un tad viņš ar laiku var mēģināt palielināt šo stundu skaitu, kad viņš nēd. Teiksim, viņš var pieaudzēt, bija 16, tad viņš var 17, tad viņš var 18, un līdz ar to samazinās tas laiks, kurā viņš uzņem to uzturu. Un, piemēram, viņš var vienu nedēļu tur būt tās 16-8, nākamajā jau viņš var, teiksim, to proporciju mainīt un pieaudzēt tās stundas tai gavēšanai. Un vēl citreiz iesaka tā, nevis katru dienu to izmantot sākumā, bet pārdienās, piemēram, vienu dienu viņš ēd pirmās brokastis 12 un vakariņas 6 vakarā, un pārējā laikā neēd, tas būs 6 stundas un 18 stundas, kad nēd. Un tad nākamajā dienā atkal viņš ēd tā kā parasti. Un tad atkal aiznākamajā dienā viņš atkal tā maina. Un tad laikā, kad ja viņam ir šīs stundas, kad viņš ēd, piemēram, tās 6 stundas, kad viņš ēd, tad viņam ir jāuzņem pietiekošs kaloriju daudzums tai visām 24 stundām, lai nav tā, jo, ja cilvēks viņš domā, es tagad ēdīšu tikai no 12 dienā līdz 6 vakarā, un tad viņš it kā varbūt izlaiž kaut kādu ēdienreizi un ēda mazāk, bet tas nedos to efektu. Viņam ir vajadzīgs uzņemt to pašu daudzumu, bet viņam vajadzīgs dot to pauzi organismam, lai viņš tiktu ar to galā. Tur ir tādas lietas. Un sievietēm es tiešām ieteiktu, piemēram, ja viņa vienu dienu nēd, teiksim, nākamā dienā viņu var ēst, ļoti labi ir tāda pamīšus, tāda, tā ēšanas, neēšanas, tāda schēma vai tāds režīms. Labi, mēs runājam par ēdienu, un tagad ir tie posmi, kuros cilvēks neēd, bet viņš lieto kaut kādu šķidrumu, ne tikai ūdeni, kafija, tēja, sula, vēl kaut ko. Kā tas ietekmē šo te gavēšanas procesu? Jo sulā būs kaut kādi tur, ogļhidrāti, tātad saldums, cukurs, kafijā varbūt kāds pielej pienu. Vai tas ietekmēs to procesu gavēšanas arī?
Noteikti ietekmēs, jo, ja mēs runājam par pilnīgi tādu atturēšanos no ēdiena, tad mēs varam atļauties dzert ūdeni, varam kādreiz varbūt tēju iedzert. Ir dažādi autori, citreiz saka, ka var to kafiju, bet te ir jāsaprot, ka kafija tomēr cels augšā šos stresa hormonus vismaz uz kaut kādu laiku, un es ieteiktu tomēr kafiju nē, bet ir cilvēki, kas mēģina, un viņi saka, ka ir ok, tomēr varbūt tur jāskatās arī individuāli, jo tie gavētāji, tie parasti jau mēģina tā, ka viņi kafiju lieto ar sviestu vai ar šo bulletproof, kur ir noteikti arī kaut kas tur no tauku jomas, ko viņi liek iekšā, un saka, ka ir ļoti garšīga, tad tie tauki kaut kādā veidā var palīdzēt tādā ziņā, ka viņi neietekmēs to procesu, jo tie nav ogļhidrāti un tie nav olbaltumvielas. Ja? Tagad tauki tur varētu būt klāt. Citreiz ir cilvēki, kas gavē, jo es saku, ir dažādi tie gavēņi, tā, ka neēd neko, bet ir cirējis, ka, teiksim, cilvēks, piemēram, neēd neko, bet viņš lieto buļļonu. Un, teiksim, tas ir arī viņam būs labs efekts, buļļoniem vispār ir ļoti labs tāds veselības efekts. Tā, ka, teiksim, tur ir jāskatās, tur ir jāpalasa literatūra, kas ir tas mērķis, ko tu gribi sasniegt, bet, teiksim, buļļons varētu arī derēt kādreiz, bet tur ir jāskatās, jo buļļonā būs tomēr tās olbaltumvielas, un olbaltumvielas var izsist ārā no, ja tu esi vairākas dienas tur gavējis, un tu esi jau ketozes procesā, tur ir jāskatās, cik daudz tu to lieto un kā tas ir. Bet, sulas tad ir atkal, tā varētu būt kā sulu kūre, ja, un tad tu tur lieto sulas, un tad viņai būs cits tāds ārsniecisks efekts. Bet, protams, ka viņa ietekmēs glikozi un gavēšanu, viņa arī var izjaukt šo procesu. Teiksim, ko es esmu lasījusi, ko ir labi lietot, vai, piemēram, ja no rīta pieceļās un it kā neko negrib ēst un grib novilkt, piemēram, līdz tiem 1:00 dienā, ko, teiksim, man bieži vien ir ļoti viegli. Es pieceļos, es negribu, man ap 2, 3, citreiz ap 4 vakarā, beidzot es gribu kaut ko iēst, ja, un citreiz domā, varbūt nemaz neēst, varbūt, bet tad, piemēram, iesaka avokādo, jo avokādā satur daudz taukvielas, un tad viņš it kā pagarina, it kā tu esi kaut ko ēdis, it kā kuņģim ir ēdamais, bet tās uzturvielas, kas ir tādā avokādo, tur ir pamatā vairāk taukvielu, un viņš it kā pat var pagarināt to gavēšanas procesu, neizjaucot viņu. Labi, tātad, ja gavēšana tagad tiek izvēlēta kā kaut kāds diētas elements, tātad es gavēšu, un es tur tagad sataisu to savu programmu, es tur iekļauju, nezinu, specifiskus produktus, kas tur ir svara samazināšanai, tur es nezinu, kāposti, puķkāposti, brokoļi, kāpostu grupas, visi šie te augļi, kas tur vēl iekļauj olīveļu. Es vedinu tevi uz to jautājumu, kad, pieņemsim, cilvēks aiziet, viņš pats nevar saprast, kā viņam sākt šo atveseļošanās procesu un diētu. Viņš saka, tā tad es saprotu, man ir šis liekais svars, es saprotu, man viņš ir jādabūj nosti, salasījos ļoti daudz par gavēšanu, par diētām, visu pārējo, man ir pilnīgs apjukums. Kā tu sāktu šīs te programmas izstrādi tādam cilvēkam, kurš saka, es saprotu, kaut kas ir jādara, bet man ir pilnīgs ķīselis galvā no tās informācijas apjoma, jo tur pie tāda vēdera formas mums piedāvā tādu diētu, pie tāda šitādu, ja tev ir alus vēderiņš vēl savādāk, ja tu esi jau tuvu diabētam, tad varbūt šitā. Ar ko sāktu tu?
ko tu prasītu, kādu informāciju tu vāktu no cilvēka, lai sastādītu viņam gavēšanas vai atveseļošanās plānu ar ēdienu? Es, teiksim, tādus plānus īsti ar to es nenodarbojos, bet es tiešām varētu kaut ko ieteikt, bet pirms es ieteiktu, es noteikti sāktu ar to, ka es uzzinātu, kā viņš ir ēdis agrāk, un es jautātu arī par tām veselības problēmām, un es mēģinātu atrast tās saiknes starp to, kāds ir bijis viņa tas dzīvesveids, ko viņš ir ēdis, ko viņš ir darījis, un kā tas ir ietekmējis viņa to esošo veselības situāciju un kāpēc viņam ir pasliktinājusies veselība vai radušās problēmas. Un, kad es ieraugu to saiknīti, tad, protams, es arī interesējos par analīzēm, vai tas apstiprinās ar analīzēm. Varbūt cilvēki, kas sūdzās par vienu lietu, bet analīzēs es ieraugu, ka tur ir vēl kāda cita lieta, ja? Jo bieži vien, piemēram, ir tāda lieta, ka cilvēks grib samazināt svaru, bet tur izrādās ir kaut kādas vairogdziedzera problēmas, tur ir varbūt vēl kaut kādas citas hormonu problēmas, kuras arī, ja viņas nerisinās, tad tas svars nesamazināsies, un tad jāskatās kompleksi. Un tad izejot no tā, zinot, ja piemēram, cilvēks jau ir kaut ko darījis, viņš ir kaut ko tur izslēdzis, nav ēdis, tad es zinu, tātad tas, vai nu viņš ir palīdzējis vai nav palīdzējis, un tad es skatos tālāk, ja ir tāds krimināls gadījums, kur ir visas tās iespējamās sliktās lietas, tad es sāku ar to, ka pirmais būtu nelietot tās sliktās lietas, un es parasti tie mani ieteikumi, viņi ir tādi pakāpeniski, jo cilvēkam ir vajadzīgs laiks, lai viņš pārkārtotos. Ja es viņam pateikšu, izdara to, ja es iedošu par daudz, tad arī cilvēks vienkārši ar to netiks galā. Un tad ir vairāk tā, ka es pasaku tās pirmās lietas, ar ko vajadzētu tikt galā, ko nevajadzētu lietot, un tad, ja es redzu, ka tiešām, tad cilvēks saka, jā, man jau palika vieglāk no tā, bet tad es sapratu, viņam ir tā apņemšanās, viņš ir gatavs arī to darīt, un tad mēs skatāmies tālāk. Un parasti, piemēram, tādas lietas, kas vispār bojā veselību, tās ir tās rūpnieciski ražotās augu eļļas, kas parādījās pie mums. Viņas patiesībā padomu laikā vēl nebija, bet tā, ka tie laiki mainījās, un tad no rietumiem un no visurienes sāka ienākt tās eļļas, viņas ļoti asinsvadus bojā, un veselība viņas arī var radīt to, ka cilvēks var pieņemties svarā. Un, protams, vēl ir tās lietas, ka jāskatās vēl individuāli. Protams, tas ir ogļhidrāti, ātriet, cukurs, tur bulciņas, maize, ja, tās ir tās lietas, ja mēs runājam tieši par svāru, ja, bet ja mēs runājam vispār par neveselīgumu, tad tur vēl daudz citas lietas var būt. Man ienāca prātā viens gadījums ar vienu sievieti, tiesa es viņu satiku, tas bija jau kaut kādu laiku atpakaļ, man liekas, vismaz kaut kādu gadu atpakaļ. Viņa atnāca pie manas ciemos, un tā bija pirmā reize, kad mēs satikāmies, un viņa bija tādā korpulenta, tāda apaļīga. Un es viņu vienkārši tā uz acis novēroju, jo es domāju, vai tikai viņai nav otrā tipa cukura diabēts, bet, es, protams, nemetīšos viņai virsū un neteikšu, vai tik jums nav tur otrā tipa cukura diabēts, tā neko. Un tad es domāju, tā pieklājīgi, es gribēju viņu pacienāt, es saku, varbūt vai tēju, vai kafiju, mums tur arī jārunā, es domāju, pacienāšu viņu ar kaut ko. Un viņa saka, jā, labprāt, kafiju, un tad viņi saka, prasa man cukuru, un man mājās es pat nezināju, kur tas cukurs atrodas, jo mēs viņu tik maz lietojam, kādreiz ir vajadzība pēc cukuru, tur vai kāpostus skābējot, vai tur, ja lasi nopērk labu, tur vienkārši viņu tur iesālīt un drusiņu pielikt to cukuru klāt, viņš mums kaut kur ir, bet kur es nezinu. Un es tagad apmulstamā, kur man ir cukurs, un tad viņi ņem no somas ārā pēc zālēm. Un viņi saka, zini, man ir otrā tipa cukura diabēts. Es domāju, es jau pēc tā izskata jau aizdoms man bija. Viņi saka, man ir otrā tipa cukura diabēts, un es tagad paņemšu to tabletīti,
Un viņa gribēja kafiju, un es saku, bet tad, kāpēc tad tu to cukuru gribi? Viņa saka, bet kā, es parasti lieku 3 karotītes cukura, es savādāk nemaz nevaru kafiju iedzert. Un tad es domāju, kā viņa dzer medikamentu, kafiju un cukuru. Es domāju, nu tāda kombinācija, un tad es ar viņu sāku runāt, es sāku stāstīt, ka šī kombinācija viņai ļoti, tā tabletīte nepalīdzēs atveseļoties, jo tas, ko viņš lieto, tas ir graujoši priekš 2. tipa cukura diabēta, jo tur, kofeīns cels augšā kortizolu, stresa hormonu, teiksim, cukurs, galīgi, neiederās pie 2. tipa cukura diabēta, jo, vadlīnijās citreiz arī tā saka, šīs farmācijas firmas, kas raksta tādus ieteikumus, tādus bukletus 2. tipa cukura diabēta slimniekiem, viņi jau saka, 2. tipa cukura diabēta slimnieks var ēst jebko, bet tad uzdzer virsū tabletīti, tad ir tā izdevīgi, ka 2. cukura diabēta slimnieks ēd visu, jo citādāk, ja viņš izliecina tabletīti, nepirks, Marika. Jā, tieši tā. Un tad ar viņu, kad es runāju, un es viņai to izstāstīju, un tad mēs satikāmies vēl vairākas reizes, un pēc kaut kāda laika, un viņa saka, tagad jau es esmu tikusi līdz 1 karotītei cukura, ja? Viņai tas ceļš bija ļoti pamazām, un es jau arī viņai tā negāju virsū un neteicu, tev tas ir jādara, jo mēs vispār satikāmies tā par citiem jautājumiem, bija tā saskarsme, un tad es sapratu, ka tā ir patiesībā tāda garīga cīņa. Kas tad tev būtu tur tagad nepielikt nekādu tur cukuru un viss, un nedzert to kafiju, varbūt ūdeni dzert, tas būtu veselīgāk, vai zaļo tēju, kur ir vairāk šo antioksidantu. Bet es sapratu, ka tā ir patiesībā ļoti liela garīga cīņa, un man liekas, kas tad tur, bet visu to sākt veidot savādāk, un te ir tie kārdinājumi, te ir tas arī garīgais aspekts, ir tie gārdinājumi, un tad ir jāskatās tas cilvēks veselumā, jo ja mēs tā skatīsimies no viena aspekta, iedod tabletīti, un tad viņai, es vēl pusgadu vēlāk satiku, un es redzēju, viņa saka, mazāk kafiju dzeru, es tagad vairāk tur zaļo tēju, un tā, un patiesībā es skatījos, ka viņai arī tā, tas ārējais izskats sāk mainīties, kaut kur viņa vairs nebija tāda, tik tāda korpulenta, viņa saka, man arī svars sāk nedaudz tā kā iet uz leju, un es redzēju, ka tas process ir aizstācies, bet, kā sākās šī pandēmija, mums vairs nesanāca ar viņu tā satikties, būtu interesanti ar viņu kādreiz sazināties, kā viņai tas attīstījās, bet, saku, tā ir patiesībā garīga cīņa, un tāpēc, gavēšana, saku, viena lieta tas ir neēst nemaz, bet ir arī, tā, ka mēs, piemēram, gavējam no kaut kāda viena produkta, vai mēs gavējam no kaut kādas grupas produkta, jo ir tas kārdinājums, un tas nav tik vienkārši. Te ir skatītāji jautājums, ko Marika domā par 30 dienu badošanos? 30 dienu badošanos, kādā nozīmē? Vienkārši jautājums, 30 dienu badošanās. Man šķiet, es nezinu, es stāstīju par 30 dienu retrītu, garīgajiem vingrinājumiem, ja tas ir tas, tur nebija 30 dienu badošanās, tur bija atsevišķas, tādas gavēšanas dienas vai tādi posmiņi, bet tas nebija tas. Bet, ja tas ir tiešām par tādu neēšanu 30 dienu jautājums, tad ir jāsaka tā, ka es ieteiktu tam cilvēkam sagatavoties, kā jau es te sāku stāstīt, palielināt to stundu skaitu, tad, varbūt vienreiz dienā ēst, tad pamēģināt varbūt 2 dienas neēst, tad atkal turpināt normāli ēst, un tad, varbūt palielināt, izmēģināt pēc kāda laika 5 dienas neēst, nevis tā uzreiz uz 30 dienām, jo tur ir drusciņi jāiepazīst savus organismus, jāredz, kā viņš reaģē, un ja cilvēks pilnīgi, neko iepriekš nesagatavojoties,
nolēms 30 dienas neēst. Es domāju, ka tur var būt arī kaut kādas rasties problēmas. Gan tas, ko es teicu par tiem toksīniem, jo tā būs tāda ļoti strauja izmaiņa, jo arī tās keto diētas vai tam līdzīgi tie, kas iesaka, viņi arī iesaka tā, iet tanī keto stāvoklī un tad iziet no viņa ārā. Un tad, ja organismam ir šī spēja pārslēgties viegli no glikozes izmantošanas enerģijai uz ketonu izmantošanu enerģijai, un organisms pierod tā viegli pārslēgties, tad, es domāju, tad varētu būt tāds laiks ilgākai gavēšanai, bet tur atkal ir jāskatās, vai tā ir sieviete vai tas ir vīrietis. Jo sievietei nebūs to rezervju uz 30 dienām. Jā, viņa paliks dzīva, bet viņai, teiksim, tās funkcijas, tie cikls visticamāk nojuks. Un tad tas ir jautājums, atkal citreiz nojūk, un pēc tam ir ļoti grūti atkal to sakārtot. Ja? Tāpēc tur ir ļoti jāskatās, vai tas man ir vajadzīgs, un vai tas man nāks par labu, ja man tur nojuks cikls, bet es tagad būšu baigā varone, es būšu 30 dienas gavējusi. Ja? Tas ir tā. Kas ar mājas ievārījumiem? Cukura daudz. Cukura daudz. Godīgi sakot, es ievārījumus atceros no tiem laikiem, kad mamma vārīja, vai arī, kad mums kaimiņi uzdāvina kaut kādu ievārījumu burciņu, un tad bērni ir laimīgi. Bet es esmu iemanījusies ogas, ja es gribu viņus saglabāt ziemai, vai nu saldēt, mellenes, upenes, ļoti labi saglabājas avenes saldējot, zemenes, bet otrs variants vēl ir ar meža ogām, ar brūklenēm dzērvenēm, ka viņas brūklens ļoti labi vienkārši ūdenī, burciņās glabājas, tur nevajag nekādu cukuru, ļoti labi stāv. Un arī dzērvenes, vispār viņas burciņās, vienkārši ieliec burciņās un aizskrovē vāciņu, viņas nedrīkst izžūt. Un viņas burciņās ļoti labi stāv. Un rudenī ir sapirts, un joprojām ir ļoti labā kvalitātē gan brūklenes, gan dzērvenes. Un tās dārzogas, tās man ir saldētā veidā. Tā kā es es saku, man cukuru mājās, es pat īsti nezinu, kur viņš klapājās. Bet agrāk tā nebija. Es arī biju no tiem, ka kāda tēju dzersi, tak jāpieliek cukurs ir. Bet, dzīve lika mainīt, un tas man bija tā, tad man iet homa indeks augšā, viss nebūs cukura mājās, un tā arī nav. Es ceru, ka tu zini, kur ir veikalā, jo es jau aptuveni nojaušu, kur ir, jo es cukuru arī pie kafijām, tējām nelietoju, tā kā tas... Bet, Marika, bez visa tā, ka mēs runājam par badošanos un gavēšanām un visu pārējo, es redzu tavā laika joslā, ka tev tur briest visādi foršie pasākumi, pastāsti par to, kas tur būs, kā sievietes var pieaugušās pieteikties uz. Un es redzēju piezīmi arī par to, ka vīriešus nediskriminē, tad es gribētu zināt par to pieaugušo sieviešu pasākumiem arī, kas tur ir un kāpēc vīriešus nediskriminē. Nē, man tev jāsaka tā, ka es šo informāciju par šo pasākumu vienkārši šēroju uz dažām grupām, un tad man pienāca tāda informācija, ka to neapstiprināja vai apstiprināja, es nezinu, kā tur beidzās, bet bija tāda sarakste, ka tas ir pasākums sievietēm, tad vīrieši tur nevar, kad līdz ar to es tā kā diskriminējot vīriešus, ja. Es saku, bet šis webinārs ir tāds, kur visi var piedalīties, tāpēc tas bija vairāk tā ar humoru uzrakstīts,
un tam līdzīgi. Jo manā skatījumā ir tādas lietas, kas ir sieviešu lietas, un ir lietas, kas ir vīriešu lietas. Un vīrieši arī sanāk kopā un runā par savām vīriešu lietām. Un man, godīgi sakot, man liekas, ka tas ir pilnīgi normāli, ka ir savas lietas, par ko runā vīrieši, un savas lietas, par ko runā sievietes. Bet šis webinārs bija atvērts visiem, bet tas pasākums, tas ir tas, kas man tiešām jāsaka, ka viņš dzima tieši no gavēšanas tēmas, jo tad, kad es biju pastāstījis vienā publiskā lekcijā par to, kas notiek šajā gavēšanas procesā, kāds ir šis gavēšanas fizioloģiskais mehānisms, par šo gavēšanu badošanos, šo atšķirību, tad pie manis nāca daudzas sievietes, kuras bija gavējušas un bija neēdušas, un viņām bija nobrukuši viņu hormoni, nobrucis viņu cikls. Un tad es sapratu, tas ir pilnīgi loģiski, ka, ja tu neēd, tev nav no kā ražot organismam šos hormonus, un tas ir pilnīgi dabisks tāda lieta. Un tad bija tā, ka no tā tapa un izveidojās tāda programma sievietēm dzīvo saskaņā ar savu ciklu. Un viņa tagad sāksies nākamā otrdien, un tad es būšu ļoti, ļoti aizņemta. Un ja sievietēm interesē šie jautājumi, tad šodien un rīt vēl ir agro putniņu dalības maksa. Ja? Tā kā, ja kādu interesē, varat rakstīt man, vai arī iet uz manu laika joslu, un jūs redzēsiet šo informāciju par šo programmu, un tā ir tāda izglītojoša praktiska programma uz 8 nedēļām, jo es sapratu, ka īsākā laikā to visu nemaz nevar tā mierīgi izstāstīt. Un viņa tapa no gavēšanas, bet kā jau es te teicu, un kā tu uzdevi to jautājumu, turklāt nāk arī ēšana, jo es sapratu, ka runā tikai par gavēšanu, jo pirmā iecerē bija runāt meitenēm, pastāstīt, kā tad gavēt, un kad jā, kad nē, un kāpēc. Un tad es sapratu, ka ja mēs sākam gavēt, ir jārunā par ēšanu, jo ja nav jēgas gavēšanai, ja tu nesaproti, ko un kā ēst. Un tad es arī vēl ļoti daudz vēl papildus pētīju un interesējos par šo tēmu. Un izrādās, ka sievietēm ir arī pat tādi noteikti produkti, kurus ir ieteicams ēst noteiktās fāzēs, lai šie procesi tiktu stiprināti un lai viņi nenojuktu. Tā, ka tur ir, un tad sieviete, ja viņa to dara, un viņa zina, jā, šajā fāzē es tagad varu pagavēt, bet ja man kaut kas pēc tam ir pazīmes, ka man kaut kāds ir traucējums, tad viņa zina, teiksim, tad ko viņai lietot uzturā, un viņa jau iepriekš ar savu uzturu sagatavos savu organismu tam, ka viņa gavēs, un tad viņa var dabūt šo labo efektu, ko dod autofāgijas process, bet viņa nenojauc ne ciklu, nenojauc savas organisma funkcijas. Un tā kā droši man jau cilvēki, sievietes jau piesakās, tā programma, gan tā ir domāta sievietēm, ja, bet tas webinārs, kas man bija vakar, tas bija tiešām, tur varēja arī vīrieši, ja gribēja, bet, man liekas, ka tur bija tikai sievietes, tāpat, tur bija diezgan daudz to pieteikumu, es tā pat nepaskatījos, vai tur ir. Marika taisi šīs programmas, vai tu skaties tikai no medicīniskā viedokļa, vai tu arī kā garīgā līdzgaitniece raugies uz to ēdienu, no šī garīga aspekta un enerģētikas aspekta, kā tas ietekmē, jo vai tu saisti šīs lietas kopā, tad, kad tu gatavo šīs programmas? Patiesībā, ja tas ir ļoti saistīts, es vairāk dodu šos aspektus no tādas veselības viedokļa, tā ir vairāk tāda veselībai un no tāda medicīniskā viedokļa. Es stāstu šos procesus, lai sievietes zinātu,
kādi hormoni to ietekmē, un tad viņa var priekš sevis pieņemt ļoti tādu informētu lēmumu, jo citādi, var jau kaut kur dabūt kaut kādas sastādītas ēdienu kartes un pēc tā darboties, bet tas neatbildīs tai sievietes situācijai. Un ir, piemēram, tādas diētas, ja sieviete, piemēram, izvēlas keto diētu, viņa būs laba noteiktā fāzē, bet viņa, piemēram, nebūs laba visa cikla garumā. Un ir dienas, kad tomēr vajag kaut ko paskatīties no oļhidrātiem, lai tur viss notiktu. Bet es arī cenšos ielikt tādas lietas, jo tā iecer man bija tiešām likt gan šo garīgo, gan šo veselības aspektu kopā, un primārais man bija sākotnēji šis veselības aspekts, bet ar katru reizi, tagad jau būs 3. grupa sievietēm, ar katru reizi kaut kas nāk klāt, un tad es tā jau bet man liekas, tas tajās nodarbībās ir šis garīgais aspekts, tas, ka sievietēm vajag reflektēt, viņām vajag pārdomāt to savu situāciju. Un es mēģinu arī holistiski skatīties, jo, ja es skatītos tā ļoti mehānistiski, tad vispār tāda programma nebūtu tapusi un nebūtu izveidojusies. Te jautājums. Mans kaķis, un zinu, citiem arī ēda maz, bet regulāri, pat naktī. Vai viņš dara pareizi? Kāpēc cilvēkam kaut kas sev ir jāpiespiež? Jo senāk teica, ēd, kad gribās, apēd tik tā, lai mazliet vēl gribās. Kā šeit ir ar loģiku, ar zinātni? Kas tad ir patiesībā šajā ēšanas laiku dalījumā? Pēc kāda laiciņa zinātne pateiks, ko jaunu, citu kalnos dzīvojoši nekādu zinātni nelasa un dzīvo 100 gadu, kā lai neapmaldās? Par kaķiem es nezinu, kā ar kaķiem, jā. Ar cilvēkiem jāsaka tā, ka ir labi, ka mums ir zināšanas, bet, kā jau es mūsu iepriekšējā sarunā teicu, ka ir ļoti jāpaļaujās uz ķermeni, jāieklausās ķermenim. Un tas ir tas, ko es arī mācu savās programmās. Es iedodu tos zinātnes atklājumus, ko zinātne ir izpētījis. Viņi ir parādījis, jā, tas ir labi, šie produkti der tam un tam, bet, kas ir vēl interesanti, es šajā programmā lieku arī seno laiku gudrības, teiksim, tās, kas nāk no ķīniešiem, kas nāk no ajurvēdas, jo tur ir jau 1000 gadu pārbaudīta tā gudrība. Un tad es lieku kopā, bet tas galvenais ir, uz ko es aicinu, ieklausīties sevī, jo, lai tu pieņemtu tādu informētu lēmumu, ir ļoti svarīgi, ka tev ir zināšanas, un tu arī proti ieklausīties, un tad tu atrodi to ceļu, kas tev ir vislabākais. Un, protams, ir ļoti labi nepārēsties, ja negribās ēst, nevajag spiest sev ēst, un nevajag pēc tam skatīties, bet ja tu, teiksim, tev ir tās zināšanas, tad tu saproti, kas ar tevi notiek, un tu vari koriģēt un palīdzēt sev ietenī atveseļošanās virzienā. Bet, ja tev viss ir labi, tad tiešām apsveicu. Ēd, kā tev sanāk, ja tu, piemēram, ēd, kad gribi, un tu paliec dūšīgs un resns, un tev ir 120 kilogrami, tad kaut kas tomēr nav labi, ja? Tas arī nāks par sliktu veselībai. Bet, ja ar tevi viss ir kārtībā, tad ok, par to jo tos jau risinājums meklē tie, kam ir problēmas. Man jāsaka par sevi, man ļoti ilgu laiku es vispār nesapratu, kāpēc sievietes un cilvēki vispār interesēs par diētām, jo man nebija nekādu problēmu. Man problēmas sākās tad, kad mamma palika guloša ar insultu, kopjama, un tad bija bērni mazi, es jau minēju, bija 9 mēneši, 3 gadi un 8 gadi, un tā bija liela pārslodze, ar ko bija jātiek galā, tas bija stress, un tad man parādījās tas problēmas tieši ar
ar uzturu, ar svaru. Es redzēju, ka kaut kas īsti nav, un man ir jāmeklē tas risinājums. Un tad es sāku par to interesēties. Bet kamēr ar mani viss bija kārtībā, es ēdu, ko gribu, es vispār neskatījos, ko ēdu. Es nesapratu, kāpēc cilvēki par diētām interesēs. Domāju, priekš kam viņiem es raustīju plecus, man likās viņi tādi dīvaini, ja, Tev briesmīgi ņemās ar diētām, ko viņi tur ņemās, tad ejam darīt kaut ko tādu foršāku, interesantāku. Bet dzīvē pienāca tāds brīdis, kad man bija kaut kas jāmaina un jāskatās, vai es turpinu to ceļu, jo man veselība pasliktinās, man bija daudz mazāk spēka, man nebija enerģijas. Protams, bija tā pārslodze, bet no tās izdegšanas man bija jātiek ārā, un tad man tieši uzturs palīdzēja, tieši tas, ka es sāku domāt, ko un kā man koriģēt. Jo, ja man nebūtu notikusi tā izdegšanas lielā problēma, tad es droši vien tam nebūtu pievērsusies. Jā, es būtu nodarbojusies ar garīgo līdzgaitniecību, ar tām zināšanām, kas man bija pirms tam, bet man nebūtu šī atkal caur ķermeni nāca stimuls, ka kaut kas dzīvē ir jāmaina. Ķermenis sāka runāt, un tu spēji jau ieklausīties, jo tu biji sākus tātad šo te garīgo ceļu, tev atnāca vēl stimuli, kas vēl skaļāk kaut ko pateica, kad kaut kas neiet. Pastāsti noslēpumu, pastāsti cilvēkiem noslēpumu, kā ieklausīties savā ķermenī, kā viņš runā. Jo es mēģinu arī par to runāt, kad ir jāklausa savu ķermeni, ka viņš runā. Viņš stāsta, varbūt ne vārdos, bet izpausmēs, bet viņš stāsta, kā sadzirdēt. Teiksim, es nezinu, vai tas ir noslēpums, man vienkārši šķiet, ka tur ir vienkārši, jāpievēršās sev. Man liekas, ka visu laiku tas ķermenis runā un vienkārši mēs pārāk daudz varbūt dzīvojam galvā. Un tas, ko es, piemēram, pati daru, tā metode vai ko es izmantoju arī programmās, tas ir, ka es vispirms aicinu apzināties to savu pieredzi, un es arī pati to praktizēju, apzināties to pieredzi un tas, kāds man ir sajūtas vai jūtas, jo jūtas, ko es jūtu, tas nav ne labi, ne slikti. Kādreiz, jā, man ir dusmas, jā, tas ir slikti, ja kāds, teiksim, tādā reliģiskā vidē teiks, kā, tu taču nedrīksti dusmoties, tev ir jābūt tādam gludam un tādam pareizam kristietim, bet nē, ja tev ir dusmas, tās ir jūtas, tas ir tātad, tu apzinies un tu mēģini saprast, no kas ir tas, kur ir tās varbūt diskomforts, kas tev to rada, vai pret ko, vai ja tev ir pret kādu cilvēku, tad kas ir tas tevī, kas to izraisa, jo citiem cilvēkiem varbūt pret to cilvēku nav nekas, tātad tas ir tas apzināties, un tad tas nākamais ir solis ir ievākt informāciju un analizēt, un atrast tās kopsakarības, un jo vairāk tev ir tās informācijas, jo tu labāk vari ieraudzīt to, kā tas izskatās. Un es šajā otrajā solī es pat esmu praktizējis tā, ka ir kaut kāda problēma, ja tā ir kaut kāda tāda sabiedrībā, kaut kāds jautājums, ka es aicinu dažādus cilvēkus par to izteikties, jo mēs katrs redzam no sava aspekta, bet ja tā ir problēma, kas ir manī, ja, tad es tiešām mēģinu ievākt informāciju, es varu aprunāties ar draugiem, es varu ar ģimenes locekļiem pajautāt, ko viņi par to domā, varbūt viņiem ir kaut kāds cits skatījums, vai varbūt ir kaut kāda informācija, kuras var kaut ko iegūt un paskatīties uz to savādāk. Un, ja man ir daudz tās informācijas, mēģinu atrast tās kopsakarības un kā tas ir. Un tad trešais ir palikt klusumā un mēģināt skatīties tā mana sajūta vai tā mana pieredze, kas ir, kā tā iet kopā ar šo informāciju. Un tad es mēģinu palikt klusumā, varbūt es citreiz rakstu dienas grāmatu, pierakstu, un tajā rakstīšanas procesā man nāk kaut kāds atskārsmes, vai citreiz vienkārši eju pastaigā, un man citreiz ir tāds, es esmu ievērojis, es noeju noteikti kaut kādu gabalu,
tur Rīgā, kad kaut kāds noteiktu kvartālu skaitu, un tad es jūtu, jā, man atnāk tāda bilde, jo tur ir vajadzīgs, lai neviens netraucētu, un, piemēram, sievietēm, kam ir ģimene, kam ir bērni, viņām citreiz ir ļoti grūti atrast tādu laika posmu, kad viņu neviens netraucē vienmēr, vai bērni grib citreiz sievietes stāst, ka viņas, piemēram, tur ieslēdzās labierīcībās, lai neviens netraucētu, un tik un tā tur pie durvīm, mammu, kāds klauvē, ja, bet, un tāpēc, saku, man ir izveidojies tās pastaigas vai dienas grāmatas rakstīšana, vai es no rīta agrāk pieceļos, un es mēģinu to apkopot, vai arī, piemēram, ejot gulēt, es padomāju par to, un citreiz no rīta nāk tas risinājums, jā, arī dažādās veidos. Un tad es daru, tad es izvēlos darīt, nevis tā, jā, kaut kāds man ir diskomforts, un tad es uzreiz skrienu, kaut kas ir jādara, un es daru, nē. Tā es varu iebraukt grāvī. Un tad es sajūtu, ka jā, tas ir tas pareizais veids, kas man ir jādara. Un tā ir tā ar laiku tā sajūta, jāsaka, viņa tā, tu jau zini, šī ir tā pareizā sajūta. Ar laiku tu sāc atpazīt, kura ir tas, vai iekšējā tā jūšana, ka jā, šis ir tas, ko es daru, un arī citreiz ir kādreiz tā, ja es īsti nezinu, es varbūt nedaru, bet citreiz, ja es īsti nezinu, man tomēr ir jādara, es daru, bet tad es saprotu, tā ir mana atbildība, kā būs, un tad es tā eju tu, un tad, kad es esmu kaut ko rīkojusies, darījis, man ir atkal jauna pieredze, un tad es atkal eju šo pašu, teiksim, tādu apli no jauna, un tas varbūt man nāk kaut kāda jauna informācija klāt, un atkal tas ir, es palieku klusumā un mēģinu to visu salikt kopā. Un tas man liekas, jau tagad būs vairāk kā 20 gadi šī metode, kad es viņu sāku lietot, un es redzu, ka viņa ļoti man ir palīdzējis, viņa ir palīdzējis arī tikt no tās izdegšanas, jo ja man nebūtu tās garīgās pieredzes un šīs tādas prakses, es nezinu, kā man būtu, vai es būtu no tās izdegšanas situācijas tikusi ārā, vai es būtu tur ar visu to tikusi, vai es būtu tur aizgājis studēt medicīnu, bet tur bija kaut kāds zinulis, tur bija ļoti smagi, bet kaut kas vēl bija dzīves, kas tomēr lika, iet tajā virzienā. Marika, citi nobīstās no šī ceļa ieklausīties sevī, tāpēc, ka tas varētu būt grūti un ir bailes sākt to ceļu. Gan gavēt ir sākta bailīgi, tāpēc, ka tu nezini, vai tev izdosies, vai tu noturēsies, un ar iekšējās bailes, kad, es gribu sākt, bet man jau nav tās apņemšanās. Jo citreiz ir tas veidols ap sevi cilvēku, un viņš tā kā apzinās, jā, vajadzētu, bet ir bailes. Kā tev izdevās pārvarēt šīs te bailes? Man jāsaka tā, ka tu ļoti trāpīgi tagad arī to noraksturo, jo tiešām cilvēkiem varbūt ir bailes, bet tās bailes var, jo šis, ko es raksturoju, šis veids, tas prasa ļoti autentiski dzīvot, jo mēs esam pieraduši varbūt izlikties, ja? Ir kaut kāda cilvēku kompānija vai vide, kur mēs esam tādi labi, pūkaini, jauki, ir cita vide, kur mēs varbūt esam drusciņi savādāk, un mums ir dažādas lomas dažādās vidēs. Bet šis veids, viņš tev liek dzīvot autentiski saskaņā ar to, un, protams, varbūt no sākuma ir kaut kādi tādi kompromisi, jā, varbūt tu jūti, bet tad viņi kaut kā signalizējas tenī ķermenī, un tu sajūti to signālus, un tu saproti, nē, tā neesmu es, tas neatbilst man. Un te varētu būt tās bailes būt autentiskam, bet no otras puses, ja tu sāc dzīvot autentiski, tad tu iegūsti ļoti daudz brīvības. Tu vari būt brīvs, un tevi nekontrolē
citu cilvēku viedoklis par tevi. Jo ir tās mūsu kompānijas, kur mēs esam vienā kompānijā, otrā, mums ir ļoti svarīgi, ko tad viņi domās par mani. Ja? Bet tad, kad tu sāc šo, tad tu saproti, tu atbrīvojies, un tad tev ir daudz vairāk enerģijas kaut ko radīt dzīvē, un tev nav jāvelta tā enerģija, nu, ko tad viņi domās, kā tad viņi domās, jo, jā, es dodu brīvību citiem domāt par sevi, ko viņi vēlas, tā ir viņa darīšana, bet es atbildu par to, ko es izvēlos, jo tā ir mana dzīve, un es gribu dzīvot savu dzīvi, un arī es nevēlos kaut kādās tur lomās tur dzīvot un izlikties, nu jā, nu tā ir, nezinu, ir cilvēki, kas tur tic reinkarnācija un tam līdzīgi. Es kaut kā vairāk paļaujos, un man ir tagad šī dzīve dota, es tādās teorijās tad iekšā, un tad nu, dzīvot šo dzīvi, nu, pilnvērtīgi un neierobežojot, un tas ir tas, jo tā balss, ko tev darīt, tā jau tev pienāk sirdī pienākt, viņa izpaužas ķermenī, ja tu viņu tur kaut kā apspied un ignorē, un tā kā tas man šķiet, ka tas ir tas labākais veids, ko tu vari darīt. Jā, un tad mēs nācām, ka tās labākās zāles ir tā mīlestība pret sevi, citiem, un tad ir harmonija. Jā, es domāju, ka šis atklājums šodienas sarunas noslēgumā ir pats labākais, un paldies skatītājiem, paldies Marika tev, es tevi esmu nopratinājis par gavēšanu un badošanos, cik nu vien es spēju, uzzinājis, kas tas ir un kāda ir atšķirība, un uz jaunām tikšanām. Paldies skatītājiem un paldies par uzaicinājumu. Paldies, visu labu!